Un kā nākamais runātājs mūsu blokā uzņēmumu vadītājiem ir Dzintars Kalniņš, Swedbank Eiroprojekta biznesa virziena vadītājs par to, kā uzņēmumiem sagatavoties pārējai uz eiro, tā lai varētu visus tos ieguvumus, kurus mums eiro nesīs, tiešām arī izmantot. Lūdzu, dod vārdu jums, arī Ulds. Labdien tiem, kas ekrāna otrā pusē. Tad iepriekšējais runātājs ļoti daudz, man liekas, izstāstīja tās lietas par ieguvumiem un tādām augstām lietām, kuras šobrīd tad es vēlētos droši vien, kad vairāk pārvērst par kādu praktisku saturu stāstījumu un tad vairāk par to, kas tad uzņēmumam ir jādara, kas jāņem vērā, kādā laikā, kādus faktorus attiecīgi realizējot, uzņēmējs varētu būt drošs, kad ar to eiro viss būs kārtībā. Un, ja skatās uz tādu vienkāršu veidu, kā sagaidīt šo eiro, tad pilnīgi noteikti tas pamata princips ir tāds, ja kabatā nav ne santīma, ne lata, tad tas ir tas vieglākais veids, kā šo eiro nakti sagaidīt, jo pilnīgi visi naudas līdzekļi, viss, kas būs bankas kontos, tiks konvertēts uz eiro automātiski, pilnīgi neko faktiski arī nedarot. Un, principā, ja mēs raugamies uz šo tādu ģenerālo principu, tad tas attiecās gan uz banku noguldījumiem, gan uz kredītiem, gan faktiski arī uz kur citu saimniecisku līgumu, tad ir šis līguma nepārprotīgs princips, proti tie līgumi, kas iepriekš ir bijuši izteikti latos, turpmāk dzīvos savu dzīvi eiro valūtā. Tad otra lieta, kad bezskaidrs naudas atlikums bez maksas tiks konvertēts no latiem uz eiro pēc oficiālā kursa, kā mēs esam pieraduši saukt. Un tas nozīmē to, ka uzņēmējs arī savā konta izrakstā, pēc tam, kad viņš apskatīsies 1. janvāra, droši vien, kad agrā rītā, viņš redzēs gan to, cik daudz lati ir bijuši, gan šo kursu, pēc kura šie lati konversēti uz eiro, gan arī jauno eiro summu. Tātad šīs transakcijas atspoguļosies konta pārskatā un ļoti viegli varēs izsekot, ka viss ir vislabākajā kārtībā. Tāda interesanta lieta, mēs gan banķieri savā starpā vēl slēdzam darības, vai tiešām tāds gadījums varētu būt, bet var teorētiski pieņemt, kad ir kāds maksājums latos, kurš ir uzsācies īsi pirms pusnakts, un tad sācis savu ceļu no viena konta, un nav paspējis nonākt otrā kontā vēl līdz šim laikam 0,0. Tad ar šo būs ļoti interesanti, lati konta būs debitēta, bet parādīsies jau no otrā kontā kā eiro. Ja? Varbūt, ka būs kāda situācija arī tāda, bet neparedz, ka varētu būt ļoti daudz šādu maksājumu. Par bankomātiem skaidrs, ka šī eiro pārēja ļoti lielā mērā paliek varbūt sarežģītāka un smagāka tieši dēļ skaidras naudas, bet, ja mēs skatāmies uz bankomātiem, tad bankomāti izsniegs un pieņems eiro, tad pēc šīs pusnakts, bet līdz tam ar to, ar ko jārēķinās, ir gan iedzīvotiem, gan uzņēmējiem, kad latus bankomāti izsniegs tādā īpašā režīmā. Proti, būs bankomāti, kur strādās līdz ļoti vēlai naktī, un varbūt tikai kādas pāris minūtes pirms pusnakts pārtrauks izsniegt latus. Būs bankomāti, kas mazliet ātrāk pārtrauks izsniegt latus, bet par to noteikti būs pilnīgi skaidri zināms, kurā brīdī kāda bankomāta strādā. Jo šī bankomātu naudas nomaiņa ir viena ļoti praktiska lieta, tātad kādam šie lati ir jāizņem, jāieliek ar eiro, un es domāju, ka pilnīgi visiem ir saprotams un skaidrs, ka to tā izdarīt pāris sekundās vienlaicīgi visā Latvijā ir vienkārši neiespējami, tā kā tur būs īpašs režīms. Maksājuma kartes turpinās darboties līdz termiņam, kas norādīts uz kartes, proti plastikas kā tāds nav jāmaina, un arī šajā pārejas periodā bankas ļoti rūpīgi strādās pie tā, lai šie pārtraukumi maksājuma karšu darbībā vai nebūtu nemaz, vai arī būtu ļoti īsi un iepriekš prognozēti. Un visa konta bilance, kas iepriekš būs bijusi uzņēmējiem un privātpersonu kontos latos, turpmāk būs eiro. Šeit gan ir no
citu valstu pieredzes jāsaka, ka ir diezgan interesants tās sajūtas, kad cilvēki pēkšņi ierauga, ka viņiem ir objektīvi vairāk naudas, jo Latvijas gadījumā viens lats ir vērtīgāks par 1 eiro, un tāpēc šeit tas aicinājums ir tā vienkārši rūpīgāk pasekot tās pirmās dienas līdzi, kādā veidā tad šī nauda jums tērējās un varbūt nekrist tādā nepareizo pieņēmumu varā, kad pēkšņi naudas palicis vairāk, jo pēc būtības jau tā pati nauda vien būs un tikai izteikti citā vērtībā. Un tā lieta, ko es vēršos pie uzņēmējiem un ko es aicinu ņemt vērā un saprast to, ka to gribētāju mainīt skaidrs latus pret eiro valūtu, kā arī saņemt eiro tīri biznesa veikšanai priekšpiegādē, būs ļoti daudz. Un tas, ko mēs redzam no pieredzes arī, kad filiālēs, banku filiālēs, arī citās vietās, kas mūsu gadījumā ir Latvijas gadījumā ir Latvijas pasts, Latvijas banka, ir rindas, un tādēļ uzņēmumiem mēs noteikti aicinām parūpēties par to, lai šo te naudu labākā gadījumā viņiem pieved līdz birojiem, līdz veikalam, kad inkassācijas kompānija, un noteikti mēģināt maksimāli samazināt šo te skaidrs naudas nepieciešamību tieši gadu mijā. Ir paredzams, ka aptuveni 2 nedēļu laikā šī te naudas plūsma un atkal situācija bankās normalizēsies, bet šis te laiks decembris, jau sākot no decembra sākuma un arī janvāra pirmās dienas varētu būt diezgan saspringts. Un, ja mēs raugamies uz šo te gadu mīju, tad vēl joprojām nav par vēlu veikt kādus vienkāršus sagatavošanās darbus, lai tas eiro atnāk vienkārši vieglāk. Un viena lieta ir tas, kad noteikti aicinām izmantot vairāk elektroniskus norēķinus, izvairīties maksimāli no šīs te skaidrās naudas. Arī, ja gadījumā jūsu saimniecība saistīta ar veikalu, ar norēķiniem par precēm, tad posttermināls ir ļoti laba alternatīva tam, lai skaidrās naudas vajadzētu mazāk. Tāpatās, ja raugamies uz uzņēmumu sistēmām, tad ir skaidrs, ka viņas arī tāpatās būs jāpielāgo eiro, iespējams kaut kādi procesi, kas ir saistīti ar jūsu darbību. Jūsu darbiniekiem ir ļoti labi jāzina, kā izskatās eiro valūta, kas ir drošības noteikumi un tā tālāk. Un šeit ir normāla praksa, ja jūs uzņēmumā ir vairāk darbinieku, kad jūs esat nozīmējuši kādu kā atbildīgo par eiro ieviešanu, kurš tad arī pārliecinās, ka pilnīgi viss, kas ir saistīts ar jūsu uzņēmumu darbību, pēc 1. janvāra attiecīgi tad būs eiro valūtā, to viss būs kārtībā. Tāpatās, ja mēs runājam par naudas plūsmas plānošanu, tad gatavojoties uz to, ka gadu mijā tiešām šīs skaidrās naudas būs vairāk, jo iedzīvotājiem iespējams, kad strādās tāds ārzemju ceļojuma lidostas efekts. Es domāju, ka daudz arī ir bijuši tādā situācijā, kad atgriežoties no kādas ārvalstu zemes, tos liekās monētas vai papīra banknetes, visi parasti cenšas tomēr izpirkt lidostas tax-free zonā. Pilnīgi iespējams, ka līdzīgu situāciju mēs varēsim redzēt arī gadu mijā ar mūsu veikaliem, kad cilvēki vienkārši mēģinās iztērēt šo te skaidro naudu un jārēķinās ar to, ka kaut kur viņa būs jāliek, jāglabā, jātransportē. Tad tā ir vēl viena tāda lieta, kas ir ļoti būtiska. Un gal galā, ja mēs runājam par tādu caurspīdīgu un korektu šī te eiro ieviešanu, tad līdzi atsevišķās valstīs ir nākusi tāda baža par to, ka uzņēmēji ir centušies dēļ nopaļošanas vai kā savādāk paaugstināt servisu un pakalpojumu cenas. Latvijā darbojās arī vairākas iniciatīvas, kā godīgs eiro ieviesējs, un ir vairākas nozares savstarpēji vienojušās, kad ļoti rūpīgi šim te skatās līdzi, bet katrā gadījumā tā ir katra uzņēmēja atbildība un vēlēšanās šo te eiro ieviešanu veikt korekti, kas jāņem vērā, kad gan sabiedrība kopumā ļoti negatīvi droši vien, kad raudzīsies uz to, ja šīs cenas tiks paaugstināts, kā arī mēs nevaram izslēgt, kad konkurences cīņā, viens otrs konkurents var izmantot šo te kā tādu priekšrocību
norādot, ka kāds nozares spēlētājs šis cenas tomēr ir palielinājis. Tā kā ar to jārēķinās, ka šī tēma ir sensitīva un jābūt ir vienkārši prātīgiem, mainot kaut kādus scenārijus. Ja runājam par gatavību, tad būsim reāli. Eiro nav nekas jauns jau vairāk mūsu ikdienā, kādu laiku. Liela daļa noguldījuma un liela daļa kredīta īstenībā ir izsniegta eiro valūtā. Par spīti tam, vēl skatoties gada sākumā, mums bija daudz diskusijas, vai tad eiro vajag, nevajag, ko tad viņš īsti dos. Šobrīd es teiktu tā, ka mēs esam pāri šim tādam vēl šaubu periodam, bet te pašā laikā, ja paskatās uz uzņēmēju gatavību eiro ieviešanai, tad nemaz patiesībā tik viennozīmīgi gatavi mēs visi neesam. Un šeit, ja raugās uz eiro gatavības indeksu, tad viņš lielā mērā attaino to, kā tad mūsu sabiedrības domas, kādas viņas ir un kā viņas sagrīt ar darbiem. Šie rādītāji vēl ir par jūniju, jo tuvākajās dienās varētu parādīties arī jaunāki. Ļoti ceru, ka šī dinamika saglabāsies un būs augšupejoša. Bet, ja mēs skatāmies uz šo bildi, tad patiesībā šis zaļais aplis rāda to, kā ir mainījusies uzņēmēja attieksme pret eiro. Un šeit jāsaka, ka ļoti labi. Jūs redzat ļoti skaidru šīs attieksmes uzlabojumu. Un tiešām ceru, ka jūnijā šis rādītājs arī turpinās iet uz augšu. Tāpatās par informētību, vairāk nekā puse saka, ka jā, viņi ir informēti par to, kad nāks eiro un arī aptuveni skaidrs, kādas lietas būs jādara. Bet, ja mēs raugamies uz rīcību, kas ir šis aplīts mazliet zemāk, tāds violeta zils, tad jūs redzat, ka tikai 30–40% uzņēmēji ir gatavi un saprot, ko tad darīt. Un, ja mēs raugamies uz šo rādītāju un saprotot, ka priekšā ir tikai vēl kādi 3–4 mēneši, kur mums ir laiks sagatavoties, tad es teiktu, ka tā ir tā pozīcija, kur mums tomēr jābūt uzmanīgiem. Un gal beigās šis indeks, veidojoties no šīm 3 pozīcijām, ir pieaudzis no marta 46 uz jūniju 50, bet tas pasaka tikai to, ka aptuveni puse no uzņēmējiem ir gatavi eiro ieviešanai. Un otra puse vēl iespējams ir tādā nogaidošā pozīcijā. Zinu, kad pirms oficiālā jūlija lēmuma, kad bija pilnīgi skaidrs jau, ka Latvijā būs eiro valūta, varbūt šī neziņa bija lielāka. Ļoti ceru, ka šis jūlija oficiāls apstiprinājums tiešām būs iedevis arī tādu praktisku rīcību uzņēmējiem, un viņi vairāk tomēr būs gatavi rīkoties tieši eiro ieviešanai. Ja skatās uz to, kas tad ir risks īstenībā, ja uzņēmējs pārlieku ilgi varbūt nav pieņēmis un izveidojis šos eiro ieviešanas plānus, viens ir skaidra nauda, tad 30% iedzīvotāju gatavojas skaidros latus, skaidro naudu iztērēt gada nogalē, tikai 5% plāno ieviest skaidrs naudas inkasāciju. Kādā veidā tas viss tiks kaut kur aizvests uz bankām, droši vien būs grūti. Tāpatās no 1. oktobra, kas patiesībā ir tikai vairs burtiski skaitītas dienas, valstī tika noteikti šis paralēlās cenu atspoguļošanas periods Latvijas un eiro, bet no kāda brīža atpakaļ tikai 3. daļa uzņēmēju bija padomājuši par kases aparātu pārprogrammēšanu, piemēram, kā arī savu iekšējo IT sistēmu pielāgošanu. Tāpatās ir ļoti būtisks process, kas mums ir tāds svešvārds mazlietiņ eiro priekšpiegāde, bet par šo uzņēmējiem jau tagad ir iespēja pieteikties savā bankā šai eiro naudai, kuru tad viņi varēs pilnīgi garantēti arī savā bankā vai caur inkasāciju saņemt. Tā pašā laikā patiesībā tikai 6% uzņēmēju ir to izdarījuši. Ja? Tad vai pārējā daļa saka, ka skaidra nauda no viņa uzņēmēja darbības pamatā, bet te pašā laikā mēs zinām, ka tirdzniecības uzņēmumu un tā tālāk ir daudz vairāk nekā šie 6%. Ja skatās uz eiro kalendāru, tad principā septembris ir šis laiks, kad jau pēdējais, kad ir jātiek skaidrībā ar darbinieku apmācībām un ir jāsaprot, kādā veidā tiks attīstīts un mainīts eiro sistēmas uzņēmuma iekšienē, tad tāpatās tūlīt pat būs šī dubultā cena atspoguļošana. Un
Ja skatāmies novembrī, tad principā tas ir tas pēdējais brīdis, kad mums būtu jāsaplāno, cik daudz skaidrs naudas būs nepieciešams, un šī nauda jāpasūta bankai. Tāpatās arī tiem uzņēmējiem, kas strādā ar skaidru naudu, ir jāparūpējās, lai viņu darbinieki prastu atšķirt īstu eiro no neīstu eiro. Pieredze rāda, ka šo te laiku, diemžēl, mīl izmantot cilvēki, kuri nav īpaši godīgi. Tad 10. decembris sākās eiro naudas priekšpiegāde. Sagaidām, kad aptuveni uz decembra beigām ļoti strauji pieaugs skaidrs naudas apjoms tirdzniecības vietās. Un 1. janvāris, tad ir tas brīdis, kad viss, kas ir bijis latos, pāriet uz eiro. Vienīgā nianse ir tāda, ka vēl 2 nedēļas ir šis te paralēlās naudas aprits posms, un tas nozīmē, ka iedzīvotāji varēs maksāt veikalā ar latiem, bet būs jāizsniedz jau eiro kā izdevuma nauda. Tas par kalendāru. Un tad, pats galvenais šobrīd saulēcīgi plānot šīs lietas un maksimāli pāriet uz bezskaidru naudu. Par eiro priekšpiegādi, ņemot vērā, ka tas tomēr ir tāds jauns termins, burtiski pāris vārdos izstāstīšu to galveno loģiku. Šādi izskatās eiro piegāde bankai. Tur ir aptuveni 0,5 tonu liels naudas apjoms, precīzi neatceros, cik tūkstoši tas bija eiro valūtā, bet ir skaidrs, ka uzņēmumam, kurš strādā ar skaidru naudu, ir jārēķinās, ka skaidra nauda ir smaga. Tad 1 eiro komplekts sver tāds 200 eiro, piemēram, vērtības monētās sver jau tuvu pie 10 kilogramiem. Un vai tiešām uzņēmuma vadītājs vēlās šo te naudu pats saņemt bankā, tas ir atvērts jautājums, jo grāmata, diemžēl, viņš šeit eiro priekšpiegādes naudai pakaļ nevarēs atsūtīt. Otra alternatīva ir tomēr, kad šo te naudu pieved uzņēmumam līdz noteiktai adresē, noteiktā laikā, un tad vienkārši var daudz savu laiku ietaupīt. Un pēc būtības eiro priekšpiegāde nozīmē to, ka banka izdod šim te uzņēmējam naudu, nodot faktiski viņu glabāšanā līdz 1. janvārim, ja tā mēs varētu praktiski teikt, kur šo te priekšpiegādes naudu uzņēmējs īsti nevar laist apritē, pirms eiro nav stājies spēkā Latvijā oficiāli. Un šo te naudu attiecīgi uzņēmējs var saņemt jau kādu labu laiku pirms gada mīs, rēķinot pēc šī te oficiālā eiro kursa, attiecīgi šīs te naudas ekvivalentā uzņēmējam bankas kontā tiks norezervēta naudas summa, kura tad attiecīgi janvāra pusnaktī tiks pārkonvertēta uz eiro pēc šī te oficiālā kursa, un tajā brīdī tad arī uzņēmējs šo te naudu varēs sākt izmantot jau norēķinu veikšanai un tā tālāk. Un kopumā mēs sagaidām, kad šo te priekšpiegādi izmanto tomēr tie uzņēmumi, kas ikdienā strādā ar skaidru naudu, tad tie ir veikalnieki, un viņi šo te naudu tomēr ir pasūtījuši laicīgi, jo šobrīd mēs redzam, ka uzņēmēji interese vai tāda sapratne par to, ka tā eiro naudas saņemšana tomēr būs gada mijā diezgan apgrūtinoša, ir tāda nepietiekama. Liela daļa domā, ka rindas jau nebūs, vai es aizsūtīšu grāmatvedi, bet patiesība ir tāda, ka šādu domātāju ir ļoti daudz, un tas, ko mēs paredzam un esam redzējuši pēc Igaunijas pieredzes, kad rindas filiālēs būs. Tāpēc tas, ko es aicinātu, tomēr doties uz savu banku, vienoties par priekšpiegādes principiem, noteikti aicinu izmantot arī inkasāciju šajā visā situācijā, lai nekur nav jāiet un lai šo naudu pieved klāt. Un pēc būtības, jo ātrāk tiks parakstīts šis eiro priekšpiegādes līgums, jo vēlāk tiks piegādāt priekšpiegādes nauda, kas patiesībā ir labāk, jo īsāku laiku šajā uzņēmuma kontā tiks iesaldēt attiecīgie latu līdzekļi. Tad šeit tas princips ir otrādāks, jo ātrāk piesakās, jo vēlāk dabū, un šajā gadījumā patiesībā uzņēmumam ir labāk. Burtiski pēdējais slaids par to, cik tad skaidrs naudas ir Latvijā. Ļoti daudz. Ja mēra kaut vai ziloņos, tad Latvijā esošās monētas sver aptuveni tikpat daudz, cik 250 ziloņi.
Un, ja saliktu 1 centīma monētas visas kopā un nosvērtu, tad 6 elektriskā vilciena vagoni. Tāds Rīga dubultas sastāvs, kas tikai parāda to, cik daudz patiesībā mums visiem, gan banķieriem, gan arī uzņēmējiem, kur strādā ar skaidru naudu, cik daudz mums tajā vienā mēnesī būs patiesībā smagumu jāpārkrāmē.